baro zīlīti. Katru dienu te atlido 50 dažādi putniņi. Vakar mēs skaitījām, bija kādas 6 šķinas putniņi. Kā ar tevi, Šoko, zīlītes un zvirbuļi kļuvuši arī par taviem draugiem? Jūs taču atceraties Šoko, kuram krustāvs Jānis Skutelis savulaik palīdzēja meklēt jaunas mājas. Ar Šoko mēs iepazināmies, kad viņš kopā ar savu krustāvu Jāni Skuteli piedalījās ķepu perfektajās vakariņās. Abi viesojās pie Anitas Leiškalnes un Spencera, kā arī pie Binnijas un viņas mīluļiem Klāras un Martas. Ciemiņus uzņēma arī paši. Šī pasākuma galvenais mērķis bija atrast mājas Šoko, no kura iepriekšējie saimnieki bija atteikušies. Tieši pateicoties pārraidei, Šoko ir ticis pie savām jaunajām mājām Rojā. Es noskatījos raidījumu Ķepa uz sirds, un man tik šausmīgi viņš iepatikās, ka viņš bija tāds atraktīvs. Es teicu vīrām, es braukšu pēc suni. Nē, mums nevajag neviens suni, bet tas bija 30. decembrī 2013. gadā. Tas bija vispār nākošā dienā pēc raidījuma, ne aiznākošajā, jo es uzreiz zvanīju uz meža vairogiem un lai man patur to Šoko, lai nevienam neatdod. Aciņas man ļoti patika. Jau televīzijā, kad es redzēju, ka viņam bija tās smukās acis, tāds dzeltenīgi brūnas, tāds mīlīgs. Gaida Šoko mājās pārveda vecgada vakarā. Kopīgi tika nosvinēts jaunais gads, taču jau nākošajā dienā Šoko saimniecei sagādāja pamatīgu šoku. Otrajā dienā man viņš izmuka, un tad viņš skrēja uz Rīgas pusi pa ielu, un es domāju, tā, man Šoko skrien atpakaļ uz meža vairogiem. Par laimi viss beidzās labi, un Šoko atgriezās mājās. Pēc šī gadījuma Gaida vienmēr uzrauga, lai sētas vārtiņi būtu slēgti. Labs suns, labs, man sunīts ir labs sunīts, sunīts labs ir. Te ir tavas mājas, tagad jā, nu jau gadu pie manīm dzīvo. Par jaunā iemītnieka ierašanos sākotnēji iepriecināts nebija mazais Zefīriņš, kurš bija radis te būt par saimnieku. Tas gan ilga tikai dažas dienas, un abi sadraudzējās. Šoko ātri iekaroja arī kaķu simpātijas. Tie esot kļuvuši gluži vai par viņa sargiem. Kaķis sargā. Te vienā reizē bija tā, ka mēs Šokam laikam nagu griezām vai kaut ko darījām, un viņš pretojās un sāka smilkstēt un ierieties. Tad tas bija kaķi, mums bija pa vidu un izšķīra mūs, ka mēs ar vīru neko nevarējām vairāks viņam darīt. Suņa mīlestība pret līdzcilvēkiem var būt bezgalīgi skaista. Tomēr pirms suņa paņemšanas katram kritiski jāizvērtē, kāds tam būtu vispiemērotākais. Un galu galā, ko mēs paši varam suņukam sniegt. Ja ņem dzīvnieku no patversmes, tad vispār ir kārtīgi jāapdomā. Ja? Nu, es, kad ņēmu Šoko, es varu teikt, ka es iepriekšējā nakti negulēju. Ik pa laiku es pamodos un domāju, bet man viņš tā iepatikās, un man bija žēl, ka viņam nav mājas. Un es viņam gribēju, un pat cik arī nāca jaunais gads, un es viņam uz jauno gadu gribēju iedot mājas savus. Šoko ir kļuvis par īstu klēpju sunīti, kurš ļoti labprāt kopā ar saimnieci brīvdienu rītos laiskojas dīvānā. Un arī viņa mīlestības uzplūdiem nav robežu. Viņš ir mīļš, viņš lien bučoties un pa ķepām augšā un tev apmīlēt grib.